Paldies, Lēle. Pulkstenis ir 8:03, un, kā jau minēja veselības ministrs Hosams Abumerijs, šī rīta 900 sekundžu viesis. Labrīt! Labrīt! Un es sākšu ar tematu par alkoholu, un es citēšu, ko ir minējusi tātad jūsu pārstāvētā ministrija. Patēriņš Latvijā sasniedzis līmeni, kas pielīdzināms epidēmijai, tādēļ neatliekam nepieciešami vērienīgi un kompleksi pasākumi. Tad kas ir jūsu pieeja un kāds rezultāts jāsasniedz to, lai jūs paši varētu izmērīt un mēs kā sabiedrība saprast, vai tas darbojas? Mums ir ļoti svarīgi, lai patēriņš, alkohola patēriņš Latvijas iedzīvotāji lieto mazāk. Mēs esam visvairāk valsts, gan Eiropā, gan OECD, kad iedzīvotāji lieto daudz alkoholu, un tas ir slikti gan veselība, gan drošība. Tāpēc tagad Saeimā Sociālo un darba lietu komisija strādā ar likumu, lai ierobežot un mazināt alkohola patēriņš. Līdz ar to, ja tas likums pieņemt, es ceru, ka likums, ka Saeima turpinās aktīvi strādāt kā līdz šim un līdz gada beigām var pieņemt trešais lasījums, tad mēs varam pateikt, ka nākamā gada pēc šī likums noteikti alkohola patēriņš Latvijā samazinās, jo tur ir daudz ierobežošana, gan arī vecums, kad var iegādāties, gan arī reklāmas jautājumu, atlaides nedrīkst, interneta tirgošana, laiks pagarināt līdz 6 stundām. Skaitļos par cik vai kāds apjoms? Mēs gribam, šobrīd ir par, ja mēs runājam ar cipariem, tad mums ir apmēram vairāk nekā 12 litru uz vienu cilvēku. Mēs gribam, lai viņš samazina. Nu, redzēsim. Piemēram, Lietuva, piemēram, 10 un mazāk nekā 10 samazināja pēc jaunais likums. Bet jūs atcerēsieties Saeimas komisijā, kad par šo diskutēja, pieņemsim, alus darītāji, kā argumentu minēja, un tas ir ļoti vērā ņemams. Pēdējos 4 gados patēriņš ir krities, un viņi, šajā gadījumā, ja mēs runājam par alus nozari, neredz, kāpēc viņiem būtu kaut kas vēl jāmazina. Saprotat, alus arī ir alkohola, un alus cilvēki, ja viņš nedzer vienu pudeli, dzer 2 vai 3, tāpat, ka viņš izdzer puspudeli beigas stipru dzērienu. Jebkurā gadījumā, jebkurā alkoholikas dzēriens, ja cilvēki lieto daudz un vairāk, tas arī ietekmē mūsu veselību. Un, ja mēs skatāmies, tad komisijā skatītais plāns paredz tātad ierobežot tirdzniecību no pirmdienas līdz sestdienai, tātad no 10 rītā līdz 8 vakarā, svētdienās līdz 6 vakarā. Tad sanāk tā... Es gribētu līdz 3, starp citu. Man bija priekšlikumi, ka Saeimas deputāti, ka lai būtu brīvdienas līdz 3. Jā, bet tas jautājums jau ir par to, vai ir analizēts, varbūt problēma ir kādā konkrētā sabiedrības grupā, kas neiepērks. Ir vairākas pētījums. Noteikti cilvēki, kurš ir alkoholiķi, kurš lieto regulāri, viņam nebūs problēma iegādāt alkoholu laicīgāk. Mēs runājam par jauniešiem, mēs runājam par daļu no iedzīvotāju, kur nelieto regulāri, un lai vienkārši šī lietas likt viņu mazāk lietot. Tā kā mēs runāsim par nākotni, un mūsu nākotne ir mūsu bērni. Tātad uz visiem, nevis uz tiem, kuriem alkohols jau ir problēma, un tas ir smags alkohols? Protams, uz visiem, bet parasti pētījumi pierāda, un psiholoģiski tas ir skaidrs. Ja cilvēki lieto regulāri, tad noteikti viņam ir krājums. Bet cilvēki, kurš nelieto regulāri vai jaunieši, tad mēs darīsim visu, lai palīdzētu, lai viņi nelieto vairāk. Ir dzirdēts pēdējā laikā, ka tieši jaunieši uz alkoholu mūsdienās skatās diezgan rezervēti. Jūsu dati Dažādi. Teiksim tā, viņi varbūt vairāk veipo vai lieto vairāk vai smēki, teiksim tā, Tāpēc arī likumu pieņemt Saeimā, un no nākamā gada 1. janvāri būs spēkā, kas arī ierobežo veipu lietošanā un to garšu. Bet kopumā, visi dati pierāda, ka mūsu, diemžēl, gan jaunieši, gan arī īpaši pandēmija laikā un pēc pandēmija mums alkohola patēriņš Latvijā ir palielinājis. Pēc ilga laika jūsu ieceres varēs izmērīt, un tad jau redzēsim, noteikti likums ne tikai vienīgais risinājums. Tad ir informācija sabiedrībā, tad ir izglītība, piemēram, veselības pratības un veselības, piemēram, izglītība mūsu skolas, un par to jārunā. Tad tur ir vairāki projekti kopā jāiet paralēli, ne tikai likumā. Pēc gada varēs? Es domāju, ka
ja likumi pieņemt šogad, un mēs turpināsim strādāt ar veselības, ar izglītības, veselības jautājumu arī sabiedrība un skolas, es domāju, ka 2 gadu laikā kaut kāda rezultāti jāparādās. 2 gadu laikā, jā. Labi, turam jūs pie vārda. Runājot par medikamentiem, gada sākumā jūs solījāt, ka medikamentiem Latvijā mazināsies cena. Tas bija laikā, kad valdība skatīja zāļu pieejamības uzlabošanas plānu, un jūsu pārliecība bija, ka to reāli varēs izjust gada otrajā pusē. Jā. Tas paliek? Paliek. Mēs runājam par rudeni. Mums ir līdz 1. jūlijā jāpieņem pēdējais uzsēnojumu modeli, kur šobrīd strādājam ar to, gan ar nozari, gan arī ministrijas, gan arī ar ekspertiem. Un līdz 1. jūlijā ir jāpieņem, un viņš stājas spēkā, ka Latvijas iedzīvotāji var just, ka recepšu medikamenti, es runāju par recepšu medikamentu, cenas tiks samazināt par 15–20%. Tas varētu būt rudeni, oktobrī, 1. oktobrī, 1. novembrī. Lineāri vai pa grupām? Nu, tur, protams, no 1 eiro līdz 3 eiro, nu, tas jau nekas nemainīs. Mēs vairāk strādāsim vairāk no 5 eiro, jā, un 6 eiro, un 10 eiro, un 20 eiro. Tādu grupu, kad cilvēki, piemēram, ir daudz medikamenti nav kompensēti, un rezultātā cilvēki maksā, piemēram, 20, 30, 40 par medikamentu, un viņš labāk brauc, piemēram, uz Lietuvu un dabūt lētāk. Līdz ar to mums vairāk uz šī dala mēs gribam, lai būtu tiešām to 20% samazinājums. Kā jums veicas ar sarunām ar nozari, jo tā joprojām ir skeptiska, saka, ka viss sloks ir uzlikts tikai viņiem? Grūti. Protams, ir grūti. Kurš ir gatavs nākt pretī un gatavs dot no savas, piemēram, pelnītu naudu sabiedrība, bet tā būs. Mēs ejam. Tāds stāvoklis, kad ir iespējams sarunāties, jeb nē? Ne, mēs iespējams sarunāti. Mēs sarunājam ar aptiekām, ar mazas aptiekas, ko no sākuma paši nozari teica, ka no tā uzsenojuma būs problēmas ar mazam aptiekām. Un tagad mēs mēģinām atrast veidu modeli, lai tomēr mazas aptiekas ārpus Rīgā, kur ir ļoti sociālā funkcija ir, lai vienkārši paliks strādāt. Protams, mēs no veselības ministra puses mēs nevaram arī garantēt katrā aptiekā veiksmīgu biznesu. Viņi paši iestrādā, bet galvenais tad uzsenojumi, lai neietekmi tiešām mazas aptiekas. Tas arī ir ļoti būtisks jautājums. Nu, vēl viens, jāsaka, diezgan smags temats ir onkoloģija, un mediķi, arī pacientu organizācijas nesen pavisam sprieda par tātad jauno ārstēšanas plānu turpmākajiem gadiem, un tā viena no sāpīgākajām lietām, kas izgaismojās, joprojām nav šis te vienotais vēža reģistrs. Ministrija tātad ar piedāvājumiem sola nākt klajā rudenī, taču tā problēma ir gadiem. Jūs pats esat sapratis, kur bija vairākas administratīvas problēmas, teiksim, nesaskanot starp iestādēm, tāpēc tā reģistra nebija izdarīt, ko vajag līdz galam, bet no 1. janvāri 24. gada mums sāk strādā moderna pacientu vēža reģistra, un šobrīd notika, lai integrētu dati par pacientiem no 3 slimnīcām, Bērnu un Rakus un Stradināju. Līdz ar to ap 4000 kārti tagad ir integrēta iekšā jauna sistēma, un es domāju, ka šī sistēma ir jāattīstas līdz rudenī, kā jūs pareizi minēt, tur ir jāieliek iekšā jautājumi par skrīningu, jautājumi par dzeltenu un zelo koridoru, un jāiet uz priekšu. Mēs iesim ar digitalizāciju Latvijā ļoti strauji uz priekšu. Es ļoti pozitīvi jūtos, ka 2–3 gadu laikā Latvijas iedzīvotāji var just daudz labāk digitālā jomā. Jūs pieminējāt zaļo koridoru. Kurā brīdī un ko jūs esat secinājis, kāpēc tur rodas sastrēgums, jo, pieņemsim, no mediķa puses arī nāk signāli, joprojām ir izmeklējumi, uz kuriem jāgaida rindā, kaut gan zaļais koridors nozīmē... Diemžēl ir 3 jautājumi. Mums nav vienotā pieraksta sistēma, kur mēs šogad otrā pusē pasūtīsim, un nākamā gada no otrā pusē es ceru, ka viņš sāk darboties pakāpeniski. Tad mums ir daudz cilvēku, kas pieraksta vairākas vietas, līdz ar to rinda ir garāk. Otrais, mums arī ir problēma ar specialistiem. Mēs nevaram dabūt specialisti visur. Ir vieta, kur zalo koridoru strādā ļoti labi 10 dienas laikā, ir vieta, kur vajag ilgāk. Jo, ja nav specialisti konkrētā iestādē, tad noteikti tā rinda ir garāk. Mēs mēģināsim salabot un samazināt rinda pa 15% vai 25% atkarīgi no tā digitālā sistēmā, kas gribam izveidot nākotnē. Šis ir paredzams, un jūs varat teikt, tas notiks, nevis tas varētu būt. Viņš ir plāns.
Viens no jūsu plāniem arī bija tātad mazināt šos te uzbrukumus medicīnas personālam, un TV3 ziņām tas bija februārī. Jā. Jūs minējāt, ka varētu ieviest kameras personālam. Jā. Tas nozīmē, ka jūs jau to liekat budžetā iekšā? Nu, jā, mēs jau mēs runājam par NMPD darbiniekiem, kuri visvairāk dabūtu agresīvi cilvēki, un mēs atrodam veidu, kā to atbalstītu. Tad runās par NMPD, bet, ja mēs runājam par vispār ārstniecības personu, tad šonedēļ man būs tikšanās ar Tieslietu ministriju, un mēs runājam par dažādi likumdošana iniciatīvu, ko mēs gribam virzīt, lai vienkārši ārstniecības persona jūtas nedaudz drošāk un aizsargāti. Bet lai tas nepaliek tikai solījums, tam vajag finansējumu. Jūs viņu liekat iekšā nākamā gada budžetā? Par NMPD ir tas finansējums, mēs atradām. Par šito lietas, par kameras, par NMPD darbiniekiem. Par slimnīcām tas ir jautājums, ir jārisina kopā gan likumdošana, gan arī ar slimnīcām. Jā. Un arī jūs šeit esat kā veselības ministrs, kurš pārstāv jauno vienotību, un es vēlos jums pajautāt, kā jaunā vienotība šobrīd vispār jūtas kā partija, pār kuru nāk tik daudz skandālu, kā šķiet pār vienu citu partiju. Vispirms ir ļoti interesanti, ka, ja es esmu akls, tad varbūt es neredzu, bet var iedomāties, kurš ir izdevīgi, lai būtu tādi skandāli un tādi jautājumi. Jauna vienotība vada valdība dara darbi. Farmācijas lobby, alkohola lobby, bankas lobby. Jā, Krievijas tranzītu. Ar vienu piebildi, ko nevarētu izdarīt, ja tie nebūtu fakti, kurus šobrīd pārbauda. Visi nav fakti. Pieņēmumi. Nē, tā arī ir. Ja, piemēram, ja cilvēki pēc 10 gadiem pamodas un pasaka, ka man nav nekā nemaksājot un nav nekāda rēķina, piedot, tas nav fakti. Pēc 10 gadiem vienotība 2018. gadā līdz 22. gadā bija 8 deputāti Saeimā. Viņi bija švaka, vāja. Toreiz varēja sit un darīt, ko grib. Šobrīd, kad vienotība ir vada valdība un ejam uz priekšu, kad ģeopolitiska situācija ļoti slikti, grib gāzt valdībā. Tas ir mērķis. Gāzt šo valdībā, jo interesi ir vairāk. Interesi, protams, opozīcija ir normāli, tas ir viņu darbs, bet ir Krievija, mīļi kolēģi, neaizmirstat, destabilizē Latvijas politikā. Evika Silēna brauc uz Eiropu, runā par tranzītu pārtraukšanu pilnīgi. Viņa dara visu, lai pārtrauktu tranzītu. Labi, es pajautāšu savādāk. Tikko bija gan ārvalstu investoru padomas ziņojums, gan OECD ziņojums, un tur, starp citu, tā arī tika uzsvērts. Arī visas citas valsts saskārās gan ar Covid, gan ar karu Ukrainā sekām, taču tieši Latvijā, kuras valdībā bija jaunā vienotība, tātad premjera partija, šie rādītāji ir... Investīcijas runājot par investīciju. Jā, mēs arī apzinām, un valdības vadītāji arī strādā uz to, lai samazinātu birokratiskās lietas. Mums ir problēma ar birokrātiju, mums ir problēma arī ar finanšu sistēmu Latvijā, ka ir grūti investori, piemēram, atvērt savu, teiksim, kontu. Mēs to redzam, un tur ar bankām ir jāstrādā. Tas ir arī Latvijas bankas darbu starp citu, jā. Tā kā mums ir jāatvieglot visi birokrātiski jautājumi, lai investori būtu patīkami brauc un investēt Latvijā. Tas ir ļoti skaidri, uz to arī mēs ejam. Sajūta līmenī, kā jums šķiet, jūsu vēlētājs, jaunās vienotības vēlētājs, paliek ar jums un jūsu reitingi saglabājas labi, vai tomēr rēķinaties, ka tie varētu arī krist? Protams, daži cilvēki neanalizē visi jautājumi, bet es varu pateikt 100%, jauna vienotība ir nulli tolerants pret cilvēkiem, kur dara nelikumīgi, un ja tādi cilvēki ir, noteikti viņiem ir jāiet, kur jāiet, tad tiesības sargājušie iestādi nāk ar savu atzinumu. Otrais, šī cilvēki, par ko runā vispār, vai viņi nav vispār vienotība, vai nav nekāda amata vienotība. Līdz ar to ir jauna liela partija, un mēs mainām, un mēs reorganizējam sevi ik pa laikām, lai iet uz priekšu. Un tāpēc visi šīs ziņas ir bez faktiem, tikai lai sačakarē reputācija. Un ko es jums teicu? Valdība ir jāstrādā. Neviens pēdējie 2 mēneši nerunā par valdības darbiem. Iedzīvot tikai katru dienu ar jauna seriāla ir. Turpināsim Hamiļona Riotelas. Saprotat? Tas ir ļoti smieklīgi, ka neviens vairs nerunā par manu darbu, piemēram, ko es daru, Latvijas izaugsmes rudien redzēs. Neviens nerunā par izglītības reformu, ka vajag. Neviens nerunā, piemēram, par to, kā par tiesiskumu, pret, piemēram, vardarbības, ko mēs, piemēram, tieslietu ministri darījām. Tik daudz lietas mēs darām valdība, neviens vairs nerunā, izņemot par seriālu, kas notika kādreiz, varbūt 10 gadu atpakaļ, varbūt. Tās ir lietas,
politiķis rēķinās, kad viņš sāk karjeru. Tieši tā, bet mēs strādāsim Latvijas labā, un jūs redzēsiet, ka būs rezultāti, un ja kāds ir vainīgs, tad viņam ir jāiet, kur ir jāiet. Bet jauna vienotība turpina strādāt, un mēs reorganizēsim, mēs atjaunosim sevi, un tas ir normāli, ja liela partija ir ik pa laikam kaut kāds problēmas. Bet kāda problēmas galvenais, lai būtu viss tiesiski. Paldies, es saku šajā brīdī veselības ministram Hosamam Abuļpērī par to, ka bijāt 900 sekundēs. Paldies. 8:18 minūtes. Šajā brīdī mēs būsim atpakaļ, un tad grupai Tumsa jauna dziesma.